Cik ilgi pastāv biedrība Vides iniciatīvu centrs un ko tieši dara šī organizācija? Biedrība Vides iniciatīvu centrs pastāv jau 18 gadus, un biedrība ir paredzēta ikvienam cilvēkam, vides un zaļa dzīvesveida entuziastam, kam rūp vide sev apkārt. Un arī mēs cenšamies izglītot cilvēkus vides jomā. Kāds ir biedrības mērķis? Biedrības mērķis ir veicināt cilvēku saudzīgāku attieksmi pret apkārtējo vidi un izglītot cilvēkus ar vidi saistītos jautājumos. Un kādu aktivitāti jūs īstenojat tieši šodien? Šodien tiek īstenota Sirsniņas brošiņas meistarklase, kas tiek organizēta kampaņas Zaļa tetovēta ikdiena ietvaros, kas norisinās aktīvo iedzīvotāju fonda projekta Zaļie dzīves tetovējumi ietvaros. Un vēl paredzētas būs 2 meistarklases, kas būs aušana un zaķīšu meistarklase bērnu dārzā. Kā ir veidojusies šī biedrība, cik ilgi un kā radusies ideja šīs biedrības izveidošanai? Tā pati biedrība ir centrs Rīgā no 1998. gada maija mēneša. Jēkabpils nodaļa pastāv no šī paša gada tikai decembra, no Ziemassvētkiem. Un šajā biedrībā jau pats nosaukums apstiprina Latvijas, ne tikai Latvijas, kaulu locītavu un saistaudu slimnieki. Tas ir muguras sāpes, nevaram paiet, kājas sāpes, deformētas rokas. Jā. Jēkabpilī pirmā vadītāja, un līdz šim brīdim esmu es. Es nezinu, kurš pārņems, bet ir jānāk tagad kādam citam manā vietā. Mēs pastāvam uz projektiem, rakstam projektus, ļoti atbalstam uz pilsētas domi, jo telpas mums piešķīra pilsētas domi. Arī mums viņi daļēji sedz visus izdevumus, un visi darbiņi, kas ir redzami, tie ir šo te slimo cilvēku roku darbs.